Šodien tieši pusdienlaikā 70 možu cilvēki metās Bābelīšu ezerā, lai spindzinoši augstajā ūdenī noskaidrotu šī gada labākos Latvijas ziemas peldētājus. Gaisa temperatūra -3 grādi, ūdenī +4, Bābelīša ezera ledu izzāģēts 25 metrus garš āliņģis. Dalībnieki pirms peldes iesildās, un tas bezrūpīgi ienirst ledus augstajā ūdenī. Lieliski, protams, lieliski. Stāši tomēr ļoti liels. 16. diena šitāja. Šodien dienu apstrādējam, jo -3. +2 ūdens un bezvējš. Galvenais, ka nebūtu vējš. Roņi ir sabraukuši no Rīgas, Ogres, Jelgavas un Pārlielupes. Ieradušies arī ziemas peldētāji no Lietuvas. Это разная болезнь. Один раз нырнул, и потом все, не вынырнешь. Старание жить, ищешь, ну, полетишь, как можно залезть в воду, а потом объясняться, холодно или не холодно. Вот. Sacensības vēroja arī vairāki 10 līdzjutēji. Daudziem grūti pat iedomāties par atspiedzinošo peldi. Visi pagājuši iemācījās peldēt, kur tos arī satūmetīsies. Latvijas 7. ziemas peldēšanas čempionāta dalībnieki sacentās 10 vecuma grupā, pārsvarā pensionāri. Savukārt jaunākais dalībnieks mācās 4. klasē. Gundas meistars Andrejs Kangals, TV3.